lēnām iet uz beigām, dienas paliek garākas. Noguris pie stūres rata turos. 4 nedēļas jau ceļā, esmu smagā mašīnā, pārvedājot preces dažādas. Zinu, sieva mājās gaidīs, droši vien cep pīrāgus. Cepēšu krāsnīcu, kas cep pēc čurkstēs. Sievas māte šūpuļkrēslā, jaunas čības ādāmā. Garos gabalos, lai kājas nesvīst. Vai cik labi mājās pārbraukt, zinot mīļas rokas, mainot sagaidīt. Ja mājās ir vienmēr labi būt. Vai cik labi mājās pārbraukt, zinot mīļas rokas, mainot sagaidīt. Ja mājās ir vienmēr labi būt. Beidzot esmu mājas priekšā, redzu pikāts raksturs stāv. Brīnums, kuram kaimiņam tas pieder. Dārzā izšautas šņoris, vakar vējā plevīnās. Apakšbikses, kuras man par lielu. Tad pa šķirbu logā redzu, iekšā vārdains svešinieks. Cūkas kotletes tam katrā rokā. Un ar jaunām čībām kājās, kuras nu pat adītas. Disko viņš ar manu sievu dejo. Vai kurš teica labi mājās, redzot mīļas rokas citām aplītās. Ne mājās nemaz tik labi nav. Vai kurš teica labi redzot mīļas rokas citām aplītās. Ne mājās nemaz tik labi nav. Dusmīs gāžos pusnakts stundā savā smagā mašīnā. Projām tik, cik ātri benzīns pie pirmās telefona būdas savai sievai piezvanu. Saku, kāpēc stundas būšu mājās. Kad es esmu mājas priekšā, tik apsprom ar vārdaini. Sieva aizasusies skrienam pretī. Manā cepās večs ar kurām sievas māte lai priksmai. Šūpuļu krēslā